mēs ar Klāvu pirmo reizi satikāmies 10 gadus atpakaļ I Love You bārā, jo mūsu kopīgai draudzenei bija vārda diena. Man viņš tiešām iepatikās. Tāpēc bija vēl jau skumjāk uzzināt, ka viņš vispār nav mani pamanījis. Bet tad, kad redzēju, ka mēs studēsim kopā, es biju tīri priecīgi, jāatzīst. Esam kopā 7 gadus, un es domāju, vismaz pēdējos pilnīgi droši, es zināju, ka es gribu viņu precēt. Šodien ir jūsu svētku diena. Diena, kur jūs turpmāk godāsiet gadiem ejot. Ar balto mākoņu kalniem, zilo debesu jūru un mīlestības ziediem rokās. Zied jūsu abu vasara. Mīlestības ceļš jūs šodien ir ievedis vasaras pilnbriedā, lai jūs vienmēr tajā stāvētu, tā kā šodien, laimīgi un abi kopā. Funny how the distance makes it feel like you're right here. I never thought I'd be the one to say but I can feel your presence with me, though you're not around. I'm carrying you with me anyway. And you say you are not alone in this world. You are not alone. Every now and then the missing you gets hard to bear. So damn much it brings me to my knees. Kristumais ir viens no vislojālākajiem cilvēkiem savai ģimenei, ko es zinu. Un arī tā vienmēr uzticība rūpes. Viņš ir ļoti gaišs cilvēks. Viņš ir ļoti rūpīgs. Vienmēr ir tā siltā sajūta, ka ir cilvēks, kas tev vienmēr atbalstīs, mīlēs un sapratīs. Man mīļā Kristi, ar tevi kopā esmu spērst liels soļus. Un tu man iedvesmo būt labākam. Es tevi mīlu un gribu mūžam būt kopā ar tevi. Tu patiesi esi viens no gaišākajiem cilvēkiem, ko es pazīstu. Un paldies, ka katru dienu māci man mieru, pazemību un cilvēku mīlestību. Un es tevi ļoti, ļoti mīlu šodien un vienmēr. Jūsu laulību pasludinu par noslēgtu, un no šī brīža jūs esat vīrs un sieva.